Labdien! Es lasīšu vienu fragmentu no tādu sākuma daļu nevienu garstāsta. Un tā kā šeit ir par tiem jāatrod tie, kam ir spārni un kas lido, tad nosaukums būs tam garstāstam, tas fragmentam būs sikspārnis. Labi, daži jau te pieklus uzreiz, bet nu labi, turpināšu. Man diezgan grūti būs lasīt, kā jūs saprotat, pēc šiem jautriem dzējoļiem, jo šeit man būs tādi ļoti nopietni un dramatiski noslēpumi lietas šai stāstā, un vēl jau vairāk man tas būs grūti lasīt, jo šeit piedalās man mazbērni Pēteris un Anniņa, un viņiem iespējams, tā kā viņiem ļoti patīk braukt ar mašīnām un patīk mašīnās sēdēt un skatīties pa logiem, viņiem varbūt tas būs sāpīgi, ko es tā sākuma daļa noteikti. Bet es jau tagad atvainojos citiem arī, kam patīk mašīnas un braukt ar tām. Tātad man tā sāks tā arī klusajā ieliņā tā pirmā daļa. Slēpjoties priekšdurvēnā, viņš vēroja kluso ieliņu. Tā šajā stundā likās kā izmirusi, neviena gājēja no līkuma līdz pat lielajai, spoži apgaismotajai ielai. Vajadzēja saņemties un uzsākt to, ko viņš bija iecerējis, bet vēl kaut kas viņu atturēja. Nespējot sev atzīties, ka tās ir bailes, viņš uzmet uz galvas kapuci un šķērsoja trotuāru. Blakus tam, kā smirdošas siļķes, vien pie otras stāvējuši rajona iedzīvotāju mašīnas. Kāpjot no trotuāru un cenšoties iespraukties starp divām, viņš trāpīja renstelē un paklupa. Lai noturētu līdzsvaru, nācās strauji atspiesties pret vienas mašīnas motoru pārsegu un iegaudojās tās signalizāciju. Ar liecienu ticis braukt uz pusē, viņš kā vārdi, kas pamanīs stārķi, visā garumā pieplaka asfaltam un tā labbrīd gulēja, kamēr briesmīgā gaudošana un pīkstēšana bija galā. Tad vēl saklausīja, kā blakus mājas augstāvu logā divi vīrieši apspriež, ka jūtīgas signalizācijas iedarbojas arī no vēja brāzmām, un, protams, to laiku tāpat viņš pavadīja guļus. Un tikai tad, kad augstāvu logs beidzot aizcirtās, viņš lēnītēm slējās augšā un pierāpoja pie tuvākās automašīnas paklīja riteņa. Izvilcis no sānkabats kaut ko garu un asu, kas visvairāk atgādināja lielu īlenu, viņš iedūra riepā. To izdarījis pats gan sarāvās, jo gaidījis sprādzienu blīkšķi, bet nekas tāds nenotika, neatskanēja pat nevis klusākais puf. Pārsteigts viņš parāpoja tālāk pie blakus riepas un iedūra arī tajā. Šī tāpat nesprāga. Tas viņu izbrīnīja vēl vairāk. Un nedaudz pat iedrošināja, pieslēdz stāvus, viņš kādu soli atkāpās un iespēja sadurtē riepai, tikpat ciet kā iepriekš. Tomēr duromotru atstāt nedrīkstēja. No piepūles iestenoties, viņš izvilka īleni ārā un pagājās atpakaļ pie pirmās caurdurtās riepas. Tā izskatījās nedaudz saplakusi. Tātad viņš nebija velti baiļojies un pūlējies. Ar šo automašīnu bez remonta nekur vairs neaizbraukt. Cits apkārtējās gan vēl lepojās un ar omulīgi apaļīgām riepām, un viņš devās pie tām. Laikam jau katrs var iedomāties, ko nākamais rīts atnes klusajai ieliņai. Pamanījuši notikušo, mašīnu īpašnieks skraidīja, vēzēja rokas, pārdīja tukšās riepas un kliedz, cits saprotamāk, cits pavisam nesaprotam, lielākā daļa kādam zvanīja. Protams, bija arī tādi, kas bagāžniekos atraduši domkratus, paši montēja nost braukšanu nederīgos riteņus un tos kaut kur ripināja prom. Vēl pēc kādas pusstundas ieradās pirmie evakuātori. No atkal sākās skraidīšana, klaigāšana, rokvēzēšana, un, kad jau otrais satraukuma vilnis lēnām noplaka, ieradās līdz šim neredzēta divstāvīga evakuācijas mašīna. Otrajā stāvā ārtros uzvilka 3 autiņas, pirmajā tikpat. Bet aiz sev piekabinēja 7. mašīnu, kam nezinām iemesla dēļ, nejaukais dūrēs bija aizmirsis sabojāt abas pakaļējās riepas. Redzot šo karavānu un mēģinot nokaulēt vešanas cenu, kāds vecāks kungs pēkšņi atminējās jaunībā redzēto Čārlija Čaplina komēdiju Mazulis, kur veikls stiklnieks, sūtot sev pa priekšu puiku, kam pilna kabata ar akmeņiem, tiek pie daudzu logu stiklošanas.
Un kāpēc tam dūrējam aizmirsās tieši 2 blakus riepas? Jautāja kungs labo atmiņu, un pats arī atbildēja. Varbūt tādēļ, lai šo autiņu ir ērtāk piekabināt aizmugurē. Iespējams, dūrē kāds ir iztraucējis, ar tik vienkārši atbildi nebija mierā kāda cita autiņa īpašnieks, kur braucamais jau bija uzvilkts 2. stāvā. Bet kāpēc viņu iztraucēja tieši pārdurt 2 riepas uz 1 asas? Vecākais kungs neatlaidās, un vairāk cietušie sāk cītīgāk pētīt lielā evakuātora šoferi, iespējams cerot ar rokā ieraudzīt asu īleni. Arī Vita, kas bija atnākusi kopā ar savu tēti, lai pavērotu autiņa aizvešanu, aplūkoja 2-stāvīgo mašīnu un tās šoferi. Tomēr viņai likās citādāk. Vēl jau vairāk tāpēc, ka viņa ģimenes Volkswagens bija tieši tas auto, kas tagad ar 2 pakaļiem riteņiem vilkās evakuātoram nopakaļus. Nē, ar tādu kaut ko klusās ieliņas autobraucēji nevarēs samierināties. Vakarpusē atgriežušies ar saremontētām riepām, viņi nolēma sargāt savus braucamos, dežūrēt tumšajā laikā. Bet vai Vita spēja nepiedalīties tumsas patruļā? Viņa vienmēr ar savu tēti visur bija devusies kopā un arī tagad, saģērbusies siltāk, pievienojās dusmīgu autobraucēju pulciņam. Un nevarētu teikt, ka viņi tur jutās labi, jo viss, ko viņi dzirdēja par dūrēju un riepu bojāšanu, nebija nepieklājīgi, nemierīgi izteikts. To, ka dūrējam daudz ar to pašu īlēni gribēja iedurt tādā vietā, lai viņš ilgi nespētu sēdēt, Vita vēl varēja saprast. Bet vēlmi uztetovēt viņam uz pieres vārdu kretīns meiteni jau pārsteidza. Nu saki, smuklīt godīgi, vai tu gribētu tā tikt iezīmēti? Vitu pamanījis ierunājās kāds ūsains apvidus auto īpašnieks, kur mašīnai iepriekšējā naktī bija pārdurts viss 4 riepas un vēl rezerves ritenis piedevām. Nē, negribētu gan. Vita tūlīt atbildēja un ierauga galvu plecos. Es arī ne, ūsainais iesmējās, bet mēs jau nemaz neesam to pelnījuši. Ko dot tādu iezīmēšanu? Nu, bišķi piesaktos un durt atkal. Kāds cits domājis savādāk. Mums vajadzētu to dūrēji novaktēt, tad iedot viņam rokās pumpi un likt tās tukšās riepas piekačāt, kačāt un vēlreiz kačāt. Runātājs ar savu ideju tā aizrāvās, ka turpat uz ielas sāk pumpēties uz augšu, uz leju, tad atkal uz augšu, uz leju, līdz galīgi piesarku un elsoja kā tāds medības suns pēc ilgas pakaļdzīšanās. Kačāt. Vitai tas vairs nelikās interesanti, un viņa tētim aizbildnoties ar vēsīgo vakaru griezās māju un nolēma apciemot draudzeni Martu. Brīdi vēlāk viņa jau bez steigas nāca gar klusai ieliņā novietotu automašīnu rindu. Sudrabotais Škodai īpašnieks pats bija nomainījis pārdoto riepu. To Vita atcerējās no vakarīta. Aiz Škodas slēpās dzeltens Citroens. Tas tika aizvilkts ar evakuātoru. Zilais Ford pikaps vēl joprojām stāvēja turpat ar pārdurtām riepām. Aiz pikapa rindā bija paslēpies sarkans Renault, ko vietējušies sauc par tomātu. Pēc šoferu puses riepu nomaiņas tas atkal bija braukšanas kārtībā. Jau spiežot ciparus uz koda atslēgas pie draudzenes ārduriem, Vita pamanīja, ka no blakus mājas pavārds iznāk kāds ar tumšu kapucu piesedzies. Varbūt viņš bija stāvējis un vērojis, kā viņi cītīgi pēt mašīnu riepas. Tāpēc nejūtoties pārāk droši, Vita ātri iegāja iekšā, bet tomēr vēl neaizcirta sev uz durvis. Pa spraugu viņi vien redzēja, kā tumšais stāvs sasniedz ietves ārējo malu un nenoliecoties ne pie vienas mašīnas ātrā solī dodas prom. Tagad blāvi apgaismojumā viņa melnās kaputs ēns izskatījās pēc kaut kā ļoti pazīstam, bet uzreiz nenāca prātā, ko tas atgādina. Pēc kā tas tumšais stāvs kapucē īsti izskatījās, arī Vitas draudzene Marta interesējās. Tu saki kaut kas pazīstams. Jā, it kā redzēts, bet ar lielām ausīm. Vita vēlreiz atcauc atmiņā ielas ainu. Ar lielām ausīm Marta iesmējās. Tu esi redzējis Miki Mausu. Martai pašai savs joks patīk, viņa iespurdzās. Bet varbūt ausēno pūci. Drīzāk jau fledermausi, kā saka man vecā māma Vita, palika tikpat nopietna.
Fledermausi. Marta nelaid vaļā smējiens, un nemaz tālu nebija tas brīdis, kad Vita apvainotos. Sikspārni. Viņš man atgādināja sikspārni. Vita precizēja un apklusa. Nu, tagad putnu uzdevums, protams.